Mums šajā rītā gaidāms, bet mēs arī satiekamies šobrīd ar kolēģiem. Un Ilzi, Ziema ir forša, bet ir patīkami, kad jau rīt ir gaišāk nekā ieris, tas ir viss. Vai varam jau būt pieraduši pie šī siltā laika? Jā, katrā gadījumā aizvadītajā nedēļā, ceturtdien, piekdien, sestdien, vairāki siltuma rekordi jauni, vietām visas Latvijas. Jāteic, ka arī šī diena būs pavasarīgi silta, saulēna, bet jāteic, ka nav tā, ka tas pavasars ir uz palikšanu, un Toms pēc 7 noteikti ieviesīs arī vairāku un lielāku skaidrību par to, kāda visa šī nedēļa gaidām, bet es iesaku šodien vēl joprojām baudīt šo sauso saulaino laiku, kamēr ir, jo nedēļas vidū, jā, tas mainīsies. Par situāciju šobrīd, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, valdošais lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, un vietām ir pasliktināta gaisa kvalitāte. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemē +2, +3 grādi, valsts centrālajā daļā +2, +4. Valsts austrumos šorīt gaisa temperatūras svārstās vietām no -3 grādiem Vidzemes augstienē līdz +1, +3 grādiem citviet valsts austrumos. Diena ir gaidām lielākoties saulaina, bez nokrišņiem, arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumvējš, un gaisa temperatūra Kurzemes dienvidos varētu paaugstināties līdz 15 grādiem, ļoti iespējams atsevišķās novērojuma stacijās tiks laboti 10. marta siltuma rekordi, un kopumā diena būs silta, gaisa temperatūra līdz +10, +13 grādiem, nedaudz vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes un arī Vidzemes ziemeļos.